Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Imants Parādnieks ieradies Siguldā un vēlējies tikties ar Siguldas Bāriņtiesas darbiniekiem. Bāriņtiesas vadītāja Daina Rēzenberga teica, ka lietas dokumenti deputātam nav rādīti, lai arī viņš izteicis vēlmi ar tiem iepazīties. Deputāti negaidīto ierašanos darbinieki uztvēruši kā spiedienu no tautas kalpa puses. Siguldas Bāriņtiesas vadītāja Daina Rēzenberga. Mēs viņam, protams, viņu nerādījām. Mēs viņu neparādījām, vārds sakot, bet viņš bija gatavs to darīt, jā. Tas tiešām ir nepatīkams fakts, bet, es saprotu, ka mēs nedrīkstam atklāt absolūti neko par bērnu, jā. Un mēs arī to nedarījām, bet, spiediens bija liels. Siguldas Bāriņtiesas darbinieki ar šādu rīcību nekad nebija iepriekš saskārušies, tāpēc informējuši par to Labklājības ministriju. Labklājības ministra Ilze Viņķele pastāstīja, ka pat labam tiek vērtēts, vai sūdzību nodot tālāk Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisijai, kas izskata deputāta ētikas pārkāpumus. Ilze Viņķele. Parādnieka kungs patiešām aizbildinoties, apliecinot savu identitāti ar deputāta mandātu, ir centies interesēties par lietu, kas iespējams pārsniedz viņa deputāta pilnvaras. Un līdz ar to šobrīd vēstule faktu izvērtēšanai ir nodota Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes lietu departamentam, kā arī mūsu juridiskajiem speciālistiem, un tad pēc viņa atzinumu saņemšanas tad slemšu par to, vai šīs lietas virzība ir turpināma vai nē. Imants Parādnieks Latvijas radio paskaidroja, ka par siguldietes Žānas pilsētnieces lietu uzzinājis no masu mēdījiem. Viņa prāt Bāriņtiesas darbībā vērojam vairāk pārkāpumu, tāpēc arī devies uz Siguldu. Viņš neuzskata to par spiedienu un iejaukšanos neatkarīgas tiesas darbā. Gribējis par Siguldas Bāriņtiesas rīcību informēt arī Tieslietu ministriju, taču pēc tikšanās ar darbiniekiem pārdomājis. Imants Parādnieks. Vai tad jūs tiešām domājat, ka jebkurš cilvēks, ne tikai Saeimas deputāts, tas ir, kurš iet un interesējās par to, kā notiek lietas, vai viss notiek pareizi, cik tas ir pamatoti, ka tas, man liekas, nevis tikai vai to drīkst, bet tas ir pienākums to darīt. Man kā Saeimas deputātam ir pienākums rūpēties par to, lai viss notiktu likumīgi un taisnīgi. Un ja man subjektīvi spriežot pēc situācijas, šķiet, ka tas tā nav bijis, tad es par to interesējos un iepazīstoties ar lietas apstākļiem atbilstoši rīkojos. Siguldietes Žānas pilsētnieces lieta ieguva plašu publicitāti masu mēdījos. Viņas 7 gadus vecā meita Alīna pameta mājas un palika pie reliģiskās organizācijas Žēlastības upe mācītāja. Žāna sūdzējās policijai, bet Bāriņtiesa meitenīti ievietoja krīzes centrā, jo Alīna stāstīja par vardarbību mājās. Meiteni joprojām ir krīzes centrā, bet policijā ierosināts krimināla process, kurā Alīna atzīta par cietušo. Māte visiem spēkiem cenšas izmisīgi meitu atgūt atpakaļ. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija pārkāpums Bāriņtiesas darbībā nav konstatējusi. Departamenta direktore Valentīna Gluščenko. Secinājums ir tāds, ka Bāriņtiesa rīkojasies kompetences ietvaros, un mēs nesaskatījām nekādu tādus argumentus, kurētu teikt, ka Bāriņtiesa būtu pārkāpusi bērnu tiesības vai aizskārusi kaut kādā veidā ģimenes tiesības, jo Bāriņtiesa rīkojās patiešām atbilstoši, saņemot informāciju no policijas par to, ka bērns nevēlas atgriezties ģimenē. Parādnieks pieļauj, ka inspekcija formāli pārbaudījusi Siguldas Bāriņtiesas darbību. Viņa prāt tas ir nepieļaujami, ka bērns 1,5 mēnesi atrodas krīzes centrā, nevis ģimenē pie vecākiem. Deputāts sola pievērst uzmanību arī citu Bāriņtiesu rīcībai. Dats Rān, Latvijas radio.